būt par mani viegli nav. Ķemēties un maskāties, tā, cik to var ciest, es negans esmu. Lai skola kļūst pēc mazīt mūs, zinu pats, kas man būs labs. Dzīvē beidzot jau gatavs, es negans esmu. Na, pats, lilā rokas bandānās. Būt par mani, man ir prieks, jo negans esmu. Negantais Henrijs. Ir tava kārta, tavējā, tava. Es to darīju pagājušajā gadā. Esi pārliecināta? Domā, to ir iespējams aizmirst? Rīt jāņem uz skolu savus bērns, un neviens no viņiem negrib ņemt līdz tādu knisli kā tu. Mām, Henrijs saka, ka jūs ar tēti negribotu ņemt mani līdz uz darbu. Neesi negans, Henrij. Aiznes šīs uz virtuvi un liec mieru savam nabaga brāļukam. Ņem savu bērnu uz darbu. Dienā jaukākais ir neiešana uz skolu. Nelaime tāda, ka mammai un tētim ir garlaicīgs darbs. Kāpēc mamma nevarēja būt slavena zinātniece? Uzkop, Henrij. Rīt tu nāksi ar mani uz darbu, un tev labi jāuzvedas. Lieliski! Vai es varēšu spēlēt datorspēles, surfot netā un spēlēt datorspēles? Henrij, es strādāju Kili zobbirstīšu kompānijā. Mēs pārdodam zobbirstes un zobpastas. Tu liksi pa vietām dokumentus un darbosies ar kopētāju. Nē, ja paveiksies, varēsi pakot tūbiņas kastītēs. Nekā, es ar tevi neiešu. Skaidrs, ka iesi. Tev nāks par labu paskatīties, ko nozīmē strādāt. Nē, es negribu iet uz darbu! Negantais Henrijs iet uz darbu. Tētim patiks, ka esmu atnācis viņam līdzi. Daudz labāk nekā nejēdzīgais Pīters. Būs jau labi, būs jau labi. Gan jau būs labi. Henrij, to ne. Sākums nav daudz sološs. Mēs vēl neesam tikuši pie mana galda, bet tu jau esi negants. Bet tēt, mums pakaļ lien ugunsdzēsēji, tas ir vienreizīgi. Birojs ir vieta, kur cilvēki nāk strādāt, nevis ēzeļoties, uzvedies kā nākas. Mans priekšnieks ir ļoti stingrs. Neliec man vilties. Vari uz mani paļauties. Jūs nokavējāt. Bobs visu zina vislabāk, un kavētāji nav labi ļaudis. Piedodiet, Bob, ser, es netīšām nospiedu signalizācijas pogu. Tēti samelojās. Te jau ir tāpat kā skolā. Henrij, tas ir mans priekšnieks Bobs. Dari visu, ko viņš liek. Un tas ir viņa dēls Bils. Tev jādara arī tas, ko es lieku. Laipni lūgts manā birstu un pastas impērijā, jaunais Henrij. Mēs vēlamies ievietot putainu birsti visas pasaules mutēs. Ķeries vērsim pie ragiem mazais, klausies un mācies. Varbūt kādu dienu arī tu varēsi klausīt manām pavēlēm. Es ļoti centīšos, Bob. Ser, apsolu klausīties un mācīties. Tu man patīc, jauno Henrij. Kaut būtu vairāk tādu puīšu kā tu, kas vēlas līdzināties man. Šodien būsi mana dēla pārinieks. Mans Bils ienesīs zobpastu nākotnē. Vēro viņu kā vanaks, Henrij. Mans dēls ir nākotnē. Tu dzirdēji, Bob, Henrij. Dari visu, ko saka viņš un Bils. Jā, ser, Bob, ser. Pēc 5 minūtēm visiem tikšanās valdes zālē. Pirmais uzdevums – zēni, pagatavot un pasniegt ēju. Un atcerieties, iespējams, es jūs vēroju. Atceries, Henrij, dari visu, ko viņi liek.
Jāsagatavo tik daudz tējas. Joko? Man ir prātīgākas nodarbes nekā klausīt tēta pavēlēm. Ko tad iesāksim? Tev nepielec. Tu gatavosi tēju, es skatīšos. Ne par ko. Ja nedarīsi, ko lieku, mans tētis atlaidīs tavējo. Taisi tēju, nejēga. Labi, tagad pavēlu tev ielikt tējā šo. Atceries, dari visu, ko viņš liek. Ja tā ir pavēle... Well done! Jauki nostrādāts. Brīnum garda tēja. Thank you, Henry. Paldies, Henry. Šī tēja ir samaitāta. Kurš to izdarīja? Tas bija Henrijs teica. Es mēģināju viņu aizkavēt, bet viņš neklausīja. Bet viņš man lika. Un tu teici, ka man jādara viss, ko viņš liek. Nekādu atrunu. Mācies savaldīt savu dēlu. Tev jāiemācās, ko nozīmē smags darbs. Abi lejā uz saiņošanas nodaļu. Tu man vēl dabūsi. Neko es nedabūšu. Mans tētis ir priekšnieks, un tu tur neko nevari padarīt. Palīdzi, vai es aiziešu? Labāk jau ne, atkal iekulsies nepatikšanās, un tu strādā par lēnu. Paskat tik, tētis vairāk par visu necieš zobpastas izniekošanu. Viņš nu gan dusmosies. Trāpīju. Neesi negans, Henry. Es mēģināju viņu aizkavēt, bet viņš neklausīja. Ļoti neglīta uzvedība, Henry. Nepieņemami. Ja es būtu tavs īstais priekšnieks, tu tiktu atlaists. Man par tevi ir kauns. Viņš ir nepatikšanu cēlājs. Kad pārņemšu kompāniju, es tādus darbā neņemšu. Es saprotu, dēls, bet tev jāsaprot, ka ne visiem bērniem bijusi tik laba izglītība kā tev. Dodu tev pēdējo iespēju, Henry. Dēls, ved Henriju pie kopētāja un parādi, kā nokopējami šie dokumenti. Henry, es zinu, Bob, sir. Man jāvēro Bilu un jāmācās. Šis neģēlis jāpieķer baiga nodarījuma vietā. Bet kāda? Izdomāju. Man prātā iešāvās lieliska ideja, Bill. Uzkopēsim ko briesmīgu un izkārsim bildes visā birojā. Piemēram, tas būs mazliet rupji. Lieliska ideja. Es pirmais. Nē, es. Es esmu priekšnieks un priekšniekam vienmēr priekšrokā. Protams. Tu zini labāk, Bill, sir. Jā! Mums jāpārliecina valsts un vēlāk arī visa pasaule, ka diena bez zobpastas ir kā... Vai es pateicu ko smieklīgu? Nē, Bob, sir. Mēs par jums nekad nesmietos. Ko? Viens dupšis, 2 dupši, 3 dupši, 4 dupši, 5 dupši, 6 dupši, 7 dupši vēl. Bill, ko tu dari? Tas bija Henrijs. Nesaprotu, kādēļ viņš tā saka, Bob, sir. Es lūdzu, lai viņš tā nedara, bet viņš neklausīja, Bob, sir. Sir. Kā tu uzdrīksties pataisīt mani par apsmieklu visas kompānijas priekšā? Tu neesi dēls, par kādu tevi uzskatīju. Ej mājās. Ar tevi tikšu galā vēlāk. Bet, tēt, pietiek runāšanas.
Obviously, I was Acīm redzot, vainot visā tavu dēlu bija pārsteidzīgi. Puikas paliek puikas, Bob, lai kāda būtu viņu izglītība. Well, young Henry, I think... Janes Henry atlikušo dienas daļu var arī izklaidēties kā vēlies. Jā, ser, Bob, ser. Urā! Jā! Paprasīšu mammai un tētim, vai varu ātrāk izmācīties, jo strādāt ir vienreizīgi. Filmu demonstrēšanai sagatavojusi Latvijas televīzija, tulkojusi Baiba Vētrāja, skaņu režisore Diāna Pāvilsone, lasīja Pēteris Šogolovs.